gandrīz 60 km vidzemes jūrmālas piekrastes un vairāk kā 60 km Via Baltica maģistrāles līdz pat Igaunijas robežai. Šie ir tikai 2 skaļi, kas raksturo Salacgrīvas novadu, bet savā ziņā arī nosaka novada ikdienu, saimniecisko darbību un arī attīstības dinamiku. Pēc teritoriālās reformas vienā novadā apvienojās Liepupes, Ainažu un Salacgrīvas pašvaldības. Braucot pa Via Baltica maģistrāli no Rīgas puses, Salacgrīvas novadā var teikt, ka pirmā pietura vieta un arī pirmā novada vizītkarte ir Minhauzena muzejs. Daudz mūsu Minhauzena muzeja apmeklētāji jautā, kāpēc Minhauzens Latvijā? Nu, nekādas kārtības nav. Minhauzens Latvijā. Tādas Latvijas 18. gadsimtā nebija. Bija Krievijas guberņa, kurā ieradās rotmistrs Minhauzens dienēt, un Duntes mūžā viņš atbrauca savās darīšanās un satika savu nākošo sievu Jakubīnu von Duntenu. Netālajā Liepupes, tolaik teica Pernegeles baznīcā, viņa 1744. gada 2. februārī salauzās un kopā nodzīvoja 46 gadus. Šis ir tas dokuments, kas apliecina šo vēsturisko faktu. Tas pamats, uz kuru balstās mūsu muzejs 1744. gads, Minhauzens Jakubīni. Un šeit ir iespējams iepazīt īsto Jakubīni. Bez Minhauzena stāstiem, izdotajām grāmatām un citiem eksponātiem muzejā var arī redzēt, kāds tad ir izskatījies pats Minhauzens. Šis ir viņa portrets 32 gadu vecumā. Šeit blakus ir literārais tēls. Minhauzens ar garu degunu. No mitoloģijas, no pasakām mēs zinām, ja cilvēks melo, Buratino, Pinokio, itāļu pasakās, viņam ir garš deguns. Ne tikai kalendārs, kas rāda 32. māju, bet arī pulkstenis, kas skaita laiku atpakaļ. Un ne tikai tas vien ir iespējams Minhauzena stāstos. Kaut gan vai savulaik pasaules lielākajam fantastam savā ziņā nav bijusi tomēr taisnība, jo daudz kas no tā, ko savulaik viņa stāstītājā uzskatīja par meliem un fantāziju, ir taču realizējies. Tas Minhauzens teica, ka lido uz lodes. Visi smējās. Šobrīd tā ir lidmašīna. Viņš teica, ka peld zivs vēderā zem ūdens. Šobrīd tā ir zem ūdeni. Minhauzenam bija draugs, kurš pa ceļiem ātri skrēja. Šobrīd tā ir automašīna. Vienu reizi pa koka zariem Minhauzens uzrāpās uz mēnesi. Cilvēks ir bijis kosmosā. Visi pa Minhauzenu smējās, bet šobrīd tā ir mūsu reālā dzīve. Šobrīd Minhauzena muzejs ir viens no apmeklētākajiem muzejiem nevien Vidzemē, bet arī Latvijā. Mums nesen bija viesi no Indijas, no Čīles, no Meksikas. Mums ir plašs tirgus pavēries Ukrainā. Maskava, Pēterburga ir mūsu ikdiena. Tas, ko saka Latvijas turisma attīstības valsts aģentūra, ka brauc ļoti daudz no Krievijas, tā ir taisnība. Un apmeklējot Minhauzena muzeju, te var izstaigāt arī Minhauzena dabas taku, kas ved līdz pašai jūrai. Salacgrīvas nosaukums jau būtībā raksturo pilsētas atrašanās vietu – Salacgrīvā. Pilsēta kā neliels miestiņš attīstīties sāka ap 1870. gadu, bet pirms tam jau 5. un 6. gadsimtā te bija seno lībiešu apmetnes vieta. Pilsētas tiesības Salacgrīva iegūst 1928. gadā. Viens no Salacgrīvas saimnieciskās dzīves pamatiem nenoliedzami ir osta. Vēstures avotos tā jau minēta 1368. gadā kā Livonijas arhibīskapa osta. Taču nopietnāku attīstību un nozīmi tā iegūst 19. gadsimta 2. pusē, kļūstot par lauksaimniecības ražojumu un koku materiālu eksportu ostu Ziemeļvidzemē. Jauns solis tās attīstībā ir pagājušā gadsimta 90. gadi, kad te tiek apkalpotas kravas no visas Vidzemes un Dienvidu Igaunijas, un tās tiek transportētas uz visām Baltijas jūras reģionu valstīm. Kuģi nāk tāpatās, reizēm vairāk, reizēm mazāk. Tā krīze tas ir vienkārši kaut kāds mākslīgs izdomājums daudziem. Osta pati sevi pilnībā atpelna, tad nav nekādas papildus vajadzīgas investīcijas, no pašvaldības vai no jebkuras puses, jo mēs esam uz Igaunijas robežu. Un Igauni arī ir atraduši, ka šeit ir ļoti laba vide biznesam, un kravas pietiek, mēs atdodam visus ļoti labi maksājam arī kredītus. Tā kā patiesībā osta ir tā, kas mums rada arī to pievienoto vērtību. Bet Salacgrīvas osta nav novadā vienīgā. Šobrīd jau visai vērienīgas investīcijas ir ieguldītas nelielajā Kuivižu ostā, kas veidojas kā jahtu un zvejniecības osta. Kuivižos ir visa nepieciešamā infrastruktūra, lai uzņemtu jahtas. Un šobrīd norit piestātnes izbūve zvejas laivām. Kuiviži viens no tiem
tādiem brīnumiem, ja ne, tuvāk apkārtnē noteikti, es nezinu, varbūt Latvijā ir vēl kaut kāda tāda līdzīga objekta, kurā ir spējuši sadzīvot un attīstīties ļoti dažādas sfēras, bet kuru vienu otru papildina. Tātad turisms, atpūtas komplekss, pretī ir tātad zvejnieki, piekrastnieki. Te neiet runa par lielajiem kuģiem vai kaut kā šī galā. Tālāk jau pie tā uzbūvētā zivu ceha, tur jau ir nopietnie kuģi un jau lielais zivu biznes, kurš attiecīgi tā kā daļai slēgts jau kādam citam. Bet tai pašā laikā ar aci cilvēks, kurš ir atbraucis, viņš redz, jā, tā tas izskatās, tā zvejniecība izskatās. Skatāmies, kā gribam. Šobrīd zvejas rīki Salacgrīvas pašvaldībā piekrastes zvejai ir deficīts. Visi izsoles kārtībā tiek pilnībā, visi izpirkt zvejas rīki. Viņi ir pat deficīts, un tas norāda to, ka vīri jūrā iet piekrastē. Reņģi un reņģenojiets ir. Tur ir saldētava un arī zvejnieks uztaisīja pa Eiropas naudiņu un viss, un ļoti, ļoti labi viss notiekās. Kreņķi nav. Vismaz attīstās Kuiviži. Kuiviži vispār ir centrs, es jau sen to teicu. Salacgrīva un Aineši tās ir nomals. Te viss notiek. Tagad reizē ar piestādnes izveidu un komunikāciju izbūvu nelielajā Kuivižu ostā pavērs iespējas arī turpmākajai uzņēmējdarbības vides attīstībai. Mums ir teritorijas, ko jūs redzat, kas tiks te sakops, iežogots, kur var turpmāk attīstīt. Gribu kaut ko uzbūvēt, ražot maziņu, kaut kādu pārstrādi, filetēšanas sektu, vienalga, kaut ko, kas saistīts ar šo sfēru, protams, ne jau kaut kādas tur, ogļu krautos, ja. Lūdzu, ir vietas, ir komunikācijas, te tiks pārvilkts lielais kabelis, elektrības jaudas tiks palielināts, projekts jau praktiski saskaņots. Tā kā, tā vieta, kur attīstīties tādam mazam, kompaktam biznesiņam, šeit ir. Nākamais mūsu mērķis ir zināmā mērā sakārtot arī Ainežu ostu, kas varētu būt profilēt uz jahtām un zvejniecību, un arī tādu pašu līdzīgi tieši Tūjas ciemā mēs plānojam. Šobrīd ir jautājums par molu piederībām, kas tur ir, un arī tie varētu būt nākamie soļi, kas attiecās vispār uz ostām kopumā šobrīd Salacgrīvas novadā. Bet runājot par zveju, paši zvejnieki gan gluži pilni optimismu nav, uzskatot, ka nevisai pareizi bija politika mudinot sagriezt zvejas kuģus. Sagriezt, jā. Pa lielām, lai saņem naudu, sagriež, un Eiropai kvotas, lai būtu, protams, mēs sagriežam. Tā kā Latvijai no tā labuma, es uzskatu, ļoti maz. Vīri arī vērtē, lai arī loma nav tāda kā kādreiz, bet šajā ziņā situācija tomēr nedaudz uzlabojoties. Kaut kas jau ir palicis un sāk ataugt. Galvenais jau, kad ir priecīgi tas, ka tā ziltiņa, kad tu redzi, kad viņa atauga, kad bija zandarbi baigi, nebija, viņi bija baigi izķerti, nekā nebija. Tad sāk parādīties tādi maziņi, tad jau nākušā gadā jau viņi paliek lielāki, un to jau tagad jau, ir tāds jau ko dažs jau, ko var paņemt jau, kas ir pēc mēra jau, tāds. Un tas tā bišķi priecē, kad tas resurs atjaunojas. Pagājuši gan arī tie zieda laiki, kad Salacgrīvā darbojās pat 2 lieli zivju pārstrādes uzņēmumi. Šobrīd gan darbu turpina akcijas sabiedrība Brīvais vilnis un salacgrīviešiem, kā arī citiem novada cilvēkiem. Šis uzņēmums ir viens no lielākajiem darba devējiem. Saprotot, ka pie jūras daba tīrā vide ir saglabājams vērtības, kā arī domājot par ieguldījumu nākotnē, Salacgrīvā īstenot vairāk alternatīvās enerģijas izmantošanas veidi. Skolas un bērndārza apkurē jau tiek izmantots jūras siltums, bet tagad silto ūdeni iegūst ar saules enerģijas palīdzību. Šeit ir, acīm redzot, tā īpatnība ir tā, ka gan skola, gan bērndārs ir ļoti izmantot šeit, pat cik tas atrodas Salacgrīvā pie jūras un zvejnieku parkā. Šīs telpas tiek iznomātas, notiek dažādas nometnes, dažādas aktivitātes, tā kā siltam ūdenim ir pietiekošs patēriņš, un praktiski šo sistēmu uzstādot, ja mēs neskaitām, līdzfinansējumu investīcijas, tad gandrīz praktiski siltais ūdens tiek iegūts pa brīvi. Saules un vēja enerģija jau arī nodrošina apgaismojumu bērnu rotaļu laukumā. Saule papildināta ar vēju nodrošina šī laukuma apgaismojumu. Un šos 3 gadus, lai ar kādas bažas sākumā nebija, kad nedegs un nespīdēs un nepietiekoši, joprojām tagad darbojās. Salacgrīvas novads šobrīd Latvijā vienīgais sevi ir pozicionējis kā zaļais novads. Un zaļā novada deklarācija ietver jau daudzus punktus, bet galvenais jau ir veicināt zaļo domāšanu un zaļo dzīvesveidu. Un tā kā Salacgrīvas novads atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, tad rūpes par dabas vērtību saglabāšanu te ir primārās. No Igaunijas pierobežas gara piekrastes te ir dabas liegums Randu pļavas, kas ir lielākās piejūras pļavas Latvijā. Tajās ir ap 600 augu sugu, kā arī putnu migrācijas un likstošanas vietas.
man pieredze šajā pašā vietā ir dāņu orhideju pētnieks, kurš nometies 4 pus sten, vienā rokā noteicējs, otrā fotoaparāts, notiek filmiņu maiņa, un līdz ar to visu man paredzētā programma ir sabojāti, jo 4 stundās mēs neesam tikuši līdz Kuivižiem 6 km attālumā, bet tikai 400 metrus. Un vienkārši tā ir tā vērtība, kur es varbūt novērtēju arī šīs dāņu cilvēku acīm. Un es arī paredzu, ka šeit teritorijai ir sevišķi no industriālās Eiropas ienākot cilvēku, viņi sajūt to smaržu, kas ģenētiski viņos ir iekšā, bet ko viņi ir pašai pazaudējuši, bet viņi pēkšņi atceras un atkal var atsaukties uz vienu gadījumu Salatas krastā, kad vācu studenti izplēš rokas, saka, jā, tagad es saprotu par Reinas pļavām, par kurām man stāstīja vecmāma. Un Randu pļavas ir tieši tāds pašs. Un Vidzemes jūrmalā ir arī Baltijas jūras krastā vienīgais nošakmens atsegumi – sarkanās jeb veczemju klintis. Bet jūra ir Salacgrīvas novada bagātība vēl kādā ziņā. Šejienes daba klusās pludmales ļauj attīstīties turisma jomas uzņēmēju darbībai, un viesu mājās kempingos par apmeklētāju trūkumu, kas izvēlas baudīt mierīgu, nesteidzīgu atpūtu nesūdzas. Un savā ziņā viens no piemēriem, kā apsaimniekot pludmali, lai tā būtu gan droša atpūtai, gan veidotos veiksmīgu uzņēmēju darbību, ir atpūtas vieta Krimalnieki Tūjā. Lai to veiktu, šejienes iedzīvotāji izveidojuši biedrību Tūjas krasts. Sēdēt un gaidīt, ka te kaut kas notiksies pats no sevīm, taču ne. Gaisa nekas nekrīt. Viss ir pašiem jāsniedz. Mēs arī esam sapulcējušies kopā tajā biedrības kodols aktīvi cilvēki, kas grib darīt un kas tiešām arī dara. Otro gadu biedrībai Tūjas krasts pašvaldība uzticējusi apsaimniekot vienu no 2 Vidzemes jūrmalā esošajām glābšanas stacijām, un ir arī nepieciešamais aprīkojums šo darbu veikšanai. Un biedrība īsteno arī vairākas idejas aktīvai atpūtai. Mēs esam ar biedrības palīdzību, caur biedrību iegādājušies 3 zvejas laivas un piedāvāsim atpūtniekiem iespēju viņus izmantot izklaidēji. Tāpat tās arī vietējiem zvejniekiem tas tiks piedāvāts. Ir jau saslēgti 2 līgumi, es domāju, ka būs vēl. Otra lieta, kas būs jauns nākošajā sezonā, būs aprīkota velotrase un pastaigu taka no Tūjas līdz Salacgrīvai. Šobrīd tam, ko novadam devusi daba kā pievienoto vērtību, te realizē aktīvu kultūras un atpūtas pasākumu dzīvi. Un tā jau veidojas ar starptautisku nozīmi. Jāsaka tā, ka kultūras dzīve Salacgrīvā varētu teikt rosīgi un aktīvi ir visu gadu. Bet sākam mēs tā pavisam aktīvi un viesus aicināt un aktīvi darboties jau no februāra mēneša. Jo šogad notika mums 3. masku festivāls. Šogad arī ar tādu starptautisku pieskaņu, kad mums bija gan viesi no Igaunijas, Lietuvas un Polijas. Šīs tradīcijas kaut reizi gadā sakārto visu māju, sakārto dzimtu un dod spēku izdzīvot latviešu tautai kā tādai. Bet mājā jau arī par tradīciju ir kļuvuši Salatas plosnieku svētki. Tā ir reizē gan senā amata godā celšana, gan arī tā saglabāšana, mācot plosas siešanas prasmes jauniešiem. Un tāpat kā kādreiz, kad pa Salatu tika pludināti koki, plosas tagad ceļo līdz Salacgrīvai. Vasarā Salacgrīvā, kā jau daudz vieta pie jūrā, svin jūras svētkus. To laikā ir gan sportiskās aktivitātes, sacenšanās laivošanā, gan arī zivju tirgus, koncerti un, protams, iespēja izbraukt jūrā ar kuģīti. Jau 6. gadu šogad notiks mums arī pozitīvs festivāls, kas pulcē gan šos māksliniekus no visas pasaules, gan arī skatītājus no visas pasaules. Tur mēs rēķinam, kad Salacgrīvu tajās 2 dienās apmeklē ap kādiem 30–40 tūkstošiem cilvēku.
Trešo gadu jau mums notiks Salcgrīvas klasiskās mūzikas festivāls. Šogad tas notiks no 27. jūlija līdz 4. augustam. Ar ko viņš ir īpašs? Ar to, ka veselu nedēļu Latvijas mūzikas skolu talantīgākajiem bērniem ir iespējas apgūt mūzikas gudrības pie ļoti labiem pedagogiem. Šogad tie būs no Spānijas, no Itālijas, no Krievijas un arī no Latvijas. Bērni parasti tur piedalās ap 50 bērniem, mācās, pēc tam uzstājās koncertos. Latvijas bērni pelnījuši labas kvalitatīvas meistarklases mūzikā, jo, kā mēs nospriedām, kā jaunieši, tā ir patiesībā tā daļa, kas ir mūsu nākotne, kam ir nepieciešams labas izglītības, labas nākotnes ieceres un cerības, ka dzīvē var kaut ko sasniegt. Šie mākslinieki ir ļoti, ļoti atsaucīgi. Viņi ar šiem bērniem strādā ļoti individuāli un iepriekšējā gada nometnes prakse rāda, ka šie bērni tiešām atverās, ir brīvi, viņi arī daudz ko iemācās un patiesībā par to liecina katru gadu pēc nometnes beigām šie koncerti. Tātad bērniem šīs meistarklases dod iespēju papildināt zināšanas pie pieredzējušiem un slaveniem muziķiem, bet klasiskās mūzikas cienītājiem festivāls ir iespēja baudīt labu mūziku. Šogad klasiskās mūzikas festivālā koncerti būs katru dienu, sākot no 27. jūlijā ar atklāšanas koncertu un beidzot 4. augustā. Kuivižu jahtu ostā uz peldošās skatuves būs noslēguma koncerts ar salūtu un ar tāds iespaidīgs koncerts un pasākums. Salcgrīva tuvā nākotnē būs pilsēta ar, kā es teicu, vasaras galvaspilsētu, kurā varēs atpūsties visi. Pats svarīgākais ir tas, ka šī ir viena fantastiska, brīnišķīga vieta, kur pilsētnieki, kur izbrauc no Rīgas, atbrīvojas no stresa un gūst tādu zinām baudījumu dabā, arī šobrīd mūzikā jau, un tas mums palīdz gūt spēkus tālākajiem darbiem lielpilsētā. Vai mēs nekonkurējam ar Jūrmalu? Nē, gluži otrādi. Mēs negrasāmies konkurēt. Šeit ir tā lieta, ka šeit ir dabas aspekts, šeit ir klusums, šeit ir maksimāli augsts. Mēs cenšam pacelt šo tādu intelektu latiņu, ja, tā kā visi kā viens pilnīgi piekrītām, ka šeit nevajag pārvērst par milzīgu trokšņainu vietu ar kaut kādām milzīgām aktivitātēm, jo tas, protams, to mieru, to klusumu, ko varbūt šīs dienas cilvēks, kas ir ļoti nogurs ikdienas ritmā šajā informācijas telpā, ka viņš tiešām var atbraukt, mierīgi atpūsties, mierīgi baudīt labas lietas. Vēl viena Salcgrīvas vizītkarte un atpazīstamības simbols nenoliedzami ir nēģi. Pareizāk to zvejošanas veids, jo tikai uz salatas var redzēt, kā kādreiz un arī vēl tagad zvejo ar lielo murdu taci. Sezona nebeidzās un nesākās ar to, ka tikai ieliek 1. augustā murdus un vakarā un no rīta ņem ārā un sver kilogramus un skaita naudu. Ja. Darbs šeit ir visu gadu, principā. Tikai tā naudiņa tev nāk par tiem mēnešiem, ja. To naudu saņem par to nēģi. Jāteic, ka nēģu zvejas iepazīšana tagad ir iespējama arī turistiem un ikvienam interesantam. Un, protams, tā ir arī iespēja nogaršot tikko ceptus nēģus. Sāksim ar to, ka nēģis dzīvo cik gadus? 7, 8 gadi dzīvo nēģis. Ja? Un upē, ko viņš dara? Viņš nāk upē uz nārstu. Ja? Pēc nārsta viņš aiziet bojā, viņš nomirst. Bet ļoti garšīgi. Nē. Ļoti. Kā karsti viņi ir? Domāju, ka neviens to nebija redzējis no visas mūsu pensionāru grupas. Ļoti jauki, kad vēl tas amats ir spēkā, kad cilvēki var mēģināt un kad cīnās un kad ar to mēģina izdzīvot. Nu, un ar turistiem. Paldies, ļoti garšīgi nēģi bija un lai viņiem veicās. Ko es varu pateikt pēc savām nozvejām, pēc saviem novērojumiem, ja? Kad mazāk, manā skatījumā mazāk viņš nepaliek tiešām, ja? Varbūt pat varētu teikt, ka pat nedaudz vairāk. Ar nēģiem Salcgrīvā saistās vēl viena tradīcija. Ik rudeni oktobrī te notiek nēģu svētki, kad nēģu taču saimnieki uzņem un cienā svētku viesus ar dažādos veidos pagatavotiem nēģiem. Nēģu svētkos tad mums ir šī te nēģu zupa. Es nezinu, kur vēl vāra no nēģiem zupu. Salcgrīvā vāra. Nēģu dienā tad to var nobaudīt. Un turistiem novadā jau ir vēl daudzas arī citas iespējas iepazīt šejienes dabu un tradīcijas. Ir mums izveidotas šīs te velo trases, kur cilvēks ar riteni var izbraukt sākot jau no
jauno krimalniekiem no Tūjas ar riteni braucot pa Jūrmalu, apskatot skaistākās vietas, akmeņaino Jūrmalu un vispār Jūrmalu un lauku tos zvejnieku mājas un izbraukt līdz pat Ainažiem ar velosipēdu var izbraukt. Turisma informācijas centrs organizē dažādas šīs te izstaigāt takas ir iezīmētas un var izstaigāt takas un apskatīties. Ir mums vienā viesu mājā, mums ir tāds miniatūra meža kaķis, kad ja ir tāds pavisam aktīvs, tāds izkustēties un izšūpoties. Ir mums laivu noma, var nobraukt no salas laivu noma, kad aizvedīs tev to laivu, kur tu vēlies, un tad, kad tu no viņas izkāps, tad to laivu arī paņems un aizvedīs. Mūsu novadam jābūt ir daudzfunkcionālam, un faktiski mēs atrodam šīs te vietas gan ražošanas uzņēmumiem, ja tas ir ja ir interese arī kultūrai un turismam, tā ir būtībā tāda ļoti daudzfunkcionāla vide, kas dod iespēju būt stabiliem dažādos krīzes laikos. Arī, kā zināms, ja mēs runājam tikai par vienu nozares attīstību, tas bieži vien noved pie tā, kad mēs būtu krīzes un apstājās kaut kāds produkts noiets un iestājās problēmas. Tagad tā ir tāda sabalansēta, daudzveidīga attīstība, bet katrā gadījumā šeit acīm redzot, nebūs nākotnē tādas milzīgas ražotnes, kas radīs tūkstošiem darbvietas, bet katrā gadījumā kaut kāda darbvieta radīšana šeit būtu vēl, protams, attīstām. Un tā pilnībā netraucēt, es domāju, ne turismam, ne arī, teiksim, citām aktivitātēm. Tā viena otru tikai papildina. Bet ir vēl kāds būtisks novada devums Latvijas vēsturē, un to glabā Ainaži, jo te aizsākusies Latvijas jūrniecība, un to apliecina eksponāti Ainažu jūras skolas muzejā. Ainažu jūras skolā savulaik zinības guva nākamie kapteiņi, kas izbraukuši tuvus un tālus pasaules jūras un okeānus. Viņi negribēja palikt mazie, nekam nespējīgie, kā lai pasaka, latvieši, kas neko nevar. Ja? Bet tas jau bija impērijas, Krievijas impērijas laiks. Tas bija cariskais laiks, jā, Carkrievija tā bija. Un tas bija vēl jau grūtāk pierādīt, ja latvietim, kas bija zemnieks un kurš vispār nedrīkstēja izrauties aiz horizonta, bet šie vīri pierādīja, ka latvieši ir tikpat spējīgi apgūt šīs jūrniecības zināšanas, vadīt kuģus kā jebkura cita tauta. Sīkstums, jo mūsu krastā nekad nav bijusi ļoti bagāta zeme, teiksim, auglīga, ļoti vai ko, un šis sīkstums, kas lika izturēt visos laikos un stāvēt pāri nedienām, neražām, vētrām un kuģu brukšanām, jo īstenībā vienmēr cēlās atkal no jauna un atkal gāja uz priekšu un sāk pilnīgi no nulles. Lai atcerētos bijušo, Ainažos ik gadu pulcējas bijušie un esošie jūrnieki, un vecā Ainažu bāka ir piemiņas vieta. Viņa bez tam, ka viņa rādīs ceļu uz muzeju, viņai būs arī otra funkcija, viņa būs kā piemiņas vieta Latvijas Republikas mūžībā aizgājušiem kapteiņiem. Kuģu kapteiņi savulaik, kad tika pie turības, gan būvēja sev mājas, gan arī deva savu artavu Ainažiem. Arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības izveide te ir saistīta ar Ainažu ziedlaikiem, un tā darbojas vēl šodien, bet par šejienes ugunsdzēsēju vēsturi liecina Ainažu ugunsdzēsības muzejs. Šeit no laika gala, no 26. gada paudzēs ir šie ugunsdzēsēji bijuši. Burtiski arī viņi pašlaik tā ir. Daudz, var teikt, ģimenes ir, kur ugunsdzēsēju biedrībā sastāv joprojām gan vecais tēvs, dēls un jau pat mazbērns arī. Šeit izrāda interesi un nāk uz šejieni. Bagāti Ainažu uzņēmēji tad arī šeit šo biedrību nodibināja, un tas bija 1926. gadā. Un kopš tā laika tad arī šī biedrība faktiski ir darbojusies un attīstījusies, un lai arī tad bija tā tendence tāda, ka visu vajag nolikvidēt, tad Ainažos tomēr biedrība ir pastāvējusi visos laikos. Un vēl, šodien tas šķiet vai neticam, bet savulaik Vidzemes jūrmalā uzbūvēta 550 kuģu. Tagad par to liecina tikai nodzeltējuši fototēli un uzraksts akmenī jūrmalā. Tā, protams, ir vēsture, kas arī ir raksturīga tikai Salacgrīvas novadam. Tagad tai top jauns lapus, kas saistīts ar zvejniecību, turismu, kultūru un, protams, jūru.